Jā, aiziet. Labrīt, darbie draugi, mūsu mīļie skatītāji un spēlētāji. Sveiciens jums jau marta pēdējā raidījumā, kurš tad arī noslēgs mūsu mīļā Superbingo 23. dzimšanas dienas mēneša svinības. Jā, tieši tā. Un tieši šodien mēs arī paziņosim mūsu dzimšanas dienas abu papildspēļu noslēdzošos rezultātus. Bet jūs jau zināt, ka pie mums nekad nekas nebeidzas. Ja kaut kas noslēdzas, tad kaut kas jauns noteikti nāk vietā. Un tieši tā arī būs šodien. Mēs paziņosim par jaunu papildspēli, un es jums garantēju, tā tik tiešām būs jaudīga. Bet, lai paliek maza intriga un vairāk par šo jauno papildspēli, mēs jums pastāstīsim jau tuvāk raidījuma izskaņai. Bet pirms tam, darbie draugi un Ligita, vai jūs dzirdējāt pagājušās nedēļas karstāko jaunumu un ziņu? Pagājušajā nedēļā trešo reizi Momentu loterijas miljons pastāvēšanas vēsturē kādam veiksminiekam ir izdevies laimēt 1 miljonu eiro. Jā, un es ne tikai dzirdēju, bet es arī zinu, ka veiksminieks ir kāds ļoti priecīgs un pozitīvs vidzemnieks, kurš savu veiksmīgo kvīti iegādājās degvielas uzpildes stacijā. Protams, vēlreiz sveiciens šim fantastiskajam veiksminiekam. Un tagad, dārgie draugi, mēs ar nepacietību gaidīsim, kurš no jums kļūs par 4. Momentu loterijas miljons veiksmīgās biļetes īpašnieku. Jā, tieši tā, bet kamēr mēs gaidām, mēs noteikti varam atcerēties pagājušo nedēļu un atgādināsim pagājušās nedēļas lielākos veiksminiekus šeit Superbingo studijā. Jo pirmā auditorijas spēle bija ļoti veiksmīga Andrim Koikinam, kurš laimēja 4000 eiro. Bet Rima Lāksdiņa puzles spēlē tika pie 4050 eiro. Savukārt 100-gads loterijas papildspēlē Vilmārs Virbulis no iespējamiem 15 000 eiro sev sakomplektēja pusi, tādējādi laimējot 7500 eiro. Bet aizvadītās nedēļas lielākā veiksminiece bija Sarmīta Tetere no Liepājas, kura iegriežot lielo laimes ratu uzgrieza naudas sektoru. Tad grieza naudas ratu un, ticiet vai ne, laimēja 20 000 eiro. Un tā jau arī rodas mūsu šie te fantastiskie un neaizmirstamie Superbingo momenti, kas daudziem no mūsu spēlētājiem, pieļauj arī skatītājiem, paliek atmiņā uz visu dzīvi. Jā, bet jūs jau arī noteikti zināt to, ka veiksmi var atnest ne tikai Superbingo, bet arī jebkura cita loterija, kuru mūsu spēles priekam piedāvā Latvijas Loto. Tieši tā, jo Latvijas Loto ir valsts uzņēmums un ienākumi atgriež sabiedrībā, tātad atpakaļ pie mums. Un tieši pateicoties mums un jums, kur ir iemīļoši piedalīties loterijās, mēs visi kopā varam īstenot gan sabiedrības mērķus, gan visi kopā darīt arī labus darbus. Jā, bet tagad gan īpaši svarīga informācija visiem Superbingo dalībniekiem. Šī rīta uzkrājums ir 212 000 eiro un izspēlēsim mēs to līdz 41. robežbumbiņai. Un joprojām ir aktīvs noteikums. Proti, ja kādam no jums izdosies 20 skaļus atminēt šodien līdz robežbumbiņai un jūsu kvītī būs atzīme arī par dalību gan papildspēlē Jokers, gan Joker 7, tad kopā ar lielo Superbingo uzkrājumu jums būs iespēja laimēt savu sapņu māju, ko uz jums piedarošas zemes uzbūvēs kompānijas Somu māju. Tieši tā, bet tagad gan ņemiet savas kvītis, pildspalva zīmuļus, turiet īkšķus, sākam ar pirmajām lototronu bumbiņām. Lai jums veicas! Uzsākam izlozi pēdējo šajā marta mēnesī. 56. Skatīsimies, kā mums visiem un kā jums visiem veiksies. Jā, jūs piedalāties izlozē. 74. Tad jau tā ir daļa no veiksmes sākuma, un tagad tikai jācer, ka sakritīs tie jūsu atzīmētie skaitļi ar lototronā izlozētajiem. 9. Sagaidīsim pirmo centru. Iespējams, noteikti, teoretiski varbūt, kā rādīs izlozētie cipari skaitļi. 39. Iespējams, sagaidīsim arī pirmo rāmi. Tā kā teorētiski tas ir jābūt, protams, 14 skaitļiem jāsakrīt. 19. Bet ir bijušas izlozes arī, kad netika atminēti 14 skaitļi, laimes tam ne par rāmi, ne par pirmo rāmi. 71. Ar šo šī izloze ir interesanta un aizraujoša, ka prognozēt šeit īsti neko mēs nevaram. 65. Paļauties uz veiksmi jā, uz jūsu izvēlētajiem skaitļiem jā, vai uz jums nozīmīgiem, vai pēc nejaušības izvēlētiem, skatāties paši, kā jums patīk.
59. Piedalīties skaitļu izlozē super bingo, jo ir iespēja arī, protams, kā jau es minēju, pašiem atzīmēt 20 skaitļus vienā, divos, 73. 3, 4 vai 5 varianties, vai paļauties uz veiksmi, vienkārši ātru spēli uzspēlēt pēc nejaušības principa. 46. Vai arī daļējās ātras spēles iespējas. Viens līderis pēc pirmās kārtas ar 9 atminētiem skaitļiem. Super bingo ir viens liels veiksmes stāsts, kas mūsu mīļajiem spēlētājiem var vainagoties arī ar ievērojumiem naudas laimestiem. Šis stāsts sākas tieši tagad, kad mēs uzsākam pirmo atlases spēli uz pirmo auditorijas spēli. Un kā vienmēr, katras komandas bankā jau ir ieskaitīti 300 eiro. Un pirmie veiksminieki, ar kuriem mēs tiksimies jau pirmās auditorijas spēles atlasē, būs katras komandas dalībnieks. Ar šī rīta veiksmīgo skaitli 5. Uz atlasi kā pirmo sagaidām Jāni Ieviņu no Skrundas. Jānim patīk minēt krustvārdu mīklas, patīk sēņot, kā arī braukt ar riteni. Super bingo spēlē regulāri, bet studijā pirmo reizi. Izvēloties to, kas būs labs priekš jums šajā rītā. 300 eiro jūsu laimas. Pirmo reizi viesojoties studijā, varat doties pie komandas. Komandas bankā līdz ar to ir ieskaitīts 100 eiro. Skatīsimies, kādu izvēli veiks nākamais dalībnieks. Un sagaidām Agniju Moti no Valmieras. Agnijas hobijs ir krustvārdu mīklas. Super bingo spēlē 2 reizes gadā. Skatās vismaz reizi mēnesī, bet Super bingo studijā pirmo reizi. Lūdzu. Kļūstat par neonu spēles otro dalībnieci. Apsveicu! Varat doties gatavoties. Tātad neonu spēlē vēl viens dalībnieks mums ir vajadzīgs, bet atgādini, ka starp 2 žetoniem vēl ir viens 400 eiro naudas laimests. Teorētiski mums būtu jāsagaida Sandru Kļaviņu no Aizkrauklas novada, bet šajā rītā mēs sagaidām Emīlu Censoni. Emīls brīvajā laikā spēlē floorbola komandā Rubene un audzina 3 meitas. Izlozē pārstāv savu mammu. Super bingo seko līdzi no tā pirmsākumiem, bet pēdējo gadu laikā sanāk retāk skatīties. Studijā pirmo reizi. Lūdzu. Un tu kļūsti par pirmo neonu spēles dalībnieku. Lūdzu. Vari doties gatavoties, un tagad ir skaidrs, ka noslēdzošais dalībnieks no zaļās komandas šajā rītā laimēs 400. Un tā ir Alise Līna Daugaviete no Cārnikavas. Alise strādā par tautas deju vadītāju un kā hobijs ir dejošana. Brīvajā laikā radoša personība, kas piedalās un skatās Super bingo. Daudz laimes un 400 šajā rītā ir tavējie. Paldies tev, sveiciens kolektīvām komandas bankā plus 200. Nu, tagad vārds Ligitai un skatīsimies, pie kādiem laimestiem tiks abi neonu spēles dalībnieki. Mēs esam gatavi uzsākt mūsu pirmo auditorijas spēli, kā jau ierasts neonu spēle. Viens no melniem aizklātiem aplīšiem ir tavs, un noskaidrosim, kāda būs tava šī rīta laimīgā krāsa. Un laimīgā krāsa ir dzeltena. Agnija, kura būs tā tava laimīgā krāsa? Droši veic arī savu izvēli, šoreiz no 3 aizklātiem melniem lauciņiem, un tā ir sarkanā krāsa. Emīl, tavā pārziņā tikai dzeltenie lauciņi. 2000 eiro. Ļoti labs iesākums. Es domāju, ka mamma arī šobrīd ir ļoti priecīga. Agnija, droši ver vaļā vienu no lauciņiem. Un tie ir 500 eiro. Tā, nu tagad skatāmies, kas mainīsies vai nemainīsies šajās summās. Ņemšu mammas mīļāko zaļo. Un ļoti labi! Reiz 3, un tas nozīmē, ka 6000 eiro. Tā, Agnija, droši viens no reizinātājiem. Varam vaļā. Reiz 1. Šajā reizē tie paliek nemainīgi 500 eiro. Agnija, paldies par spēli. 500 eiro, otrā vieta. Gaidīsim ciemos kā citreiz. Varat doties pie savas komandas. Komanda noteikti gavilē un apsveic Agniju, jo jūsu bankas kontā apaļi 300 eiro. Viegls vai grūts uzdevums? Ko darīsim tālāk? Paturēsiet 6000 eiro vai dosieties uz finālu? Paturēšu. Mamma būs ļoti priecīga. Sandra ir nopelnījusi ar Emīla palīdzību 6000 eiro. Apsveicu! Paldies par spēli! Droši dotieties arī pie savas komandas, un arī komanda apsveic Emīlu, jo jūsu bankas kontā ieripo apaļi 400 eiro.
Nu, lūk, esam noslēguši neonu spēli, bet tagad atkal turpināsim ar ko? Nu, protams, kā ar lototronu un nākamajām lototronu bumbiņām, lai jums veicas. Kārtējo reizi esam iesākuši lieliski un vērtīgi auditorijas spēles. 35. 6000 eiro laimes jau pašā raidījuma sākumā. Nu, interesanti, kāds būs turpinājums. Noteikti 49. vēl ar vairākiem super bingo momentiem. Tikmēr aiziet Armanda Simpsona 28. un Latvijas loto sagatavotās lotereju laimestu ziņas un ķeramies klāt. Jā. 23. Pirmkārt, apsveicam kādu spēlētāju, kurš pirmais ir atvinējis 6 skaitļus Super Bingo kvīts centrā un saņem laimestu par pirmo centru. Protams, ka šī te karstā ziņa, ko mēs paziņojam jums raidījuma sākumā, ka 3. reizi Latvijas loto momentu loterejas miljonus pastāvēšanas vēsturē 25. ir lēmēts 1 miljons eiro, bet daudzāk miljonu vērta ziņa 27. saistībā ar lielo Eiro jackpot lotereju. 30. Un pirms 2 dienām, 25. martā, kad notika, 2 reizes nedēļā notiek Eiro jackpot izlozes otrdienās un piekdienās. 11. Kādam spēlētājiem Zviedrijā izdevās atvinēt nepieciešamo skaidru kombināciju 5+2 un laimēt 50. Cik daudz, par to es pastāstīšu 3. izlozes kārtā. Aiziet, mēs esam gatavi 2. autorijas spēlē, un tā ir puzles spēle. Un arī par iespēju spēlēt šo spēli savā starpā sacentīsies 4 atlases dalībnieki. Armand, kuri tie būs? Tad pat arī noskaidrosim un aicināsim savu veiksmi atlases spēlē uz puzles spēli izmēģināt katras komandas dalībniekam, kuram šajā rītā ir iekritis kārtas numurs 6. Esam gatavi uzsākt atlases spēli un aicinu pievienoties Ērnu Pormeisteri no Valkas. Ērna, jā, ir no Valkas. Pat viņa saka pilsēta, kurā sākas Latvija. Viņa bauda vecumdienu sevis projektētā un ar ģimeni celtajā mājā. Diriģē puķu stādus 10 puķu dobēs. Un, kad apnīk stādīt, aizbrauc uz Copi. Un studijā ir bijusi jau 3 reizes. 1 no 4 žetoniem ir jūsu. Un šī rītā sveicam jūs ar 400 eiro. Droši varat doties pie savas komandas. Komanda priecājas, jo komandas bankā ieripo apaļi 200 eiro. Bet tagad man līdzās jau ir nākamais šīs atlases dalībnieks, un tas ir Juris Engizers. Juris ir no Krimuldas. Ļoti bieži skatās un spēlē Super Bingo, un, protams, studijā veiksmi viņam ir uzsmaidījusi jau 3 reizes. Un par šīs dienas laimes saka tā: ja laimēšu mašīnu, braukšu, ja laimēšu naudu, tērēšu. Veriet vaļā, skatīsimies, kāda būs jūsu šī rīta izvēle. Un tie ir 300 eiro. Juri, apsveicam! Un Jura pārstāvētās dzeltenās komandas bankā ieripo 100 eiro. Apsveicam! Un tagad sagaidām nākamo atlases dalībnieku. Un nu jau uz atlasi sagaidām Ingrīdu Grīnbergu no Priekuļiem. Viņa ikdienā ir zobārste, un te atgādājums pilnīgi visiem skatītājiem un spēlētājiem. Tīram zobus 2 reizes dienā un izmantojam arī zobu diegu. Studijā ir pirmo reizi bija 24. gadā. Šī ir 2. reize. Kura no dalībniecēm? 1. vai 2.? Nu, kura tad būšu? 2. 2. Lieliski! Dodieties jau pie spēles iekārtas, skatīsimies, cik ļoti veiksmīgs būs Ingrīdai šī spēle, bet tagad sagaidām arī mūsu noslēdzošo dalībnieku atlases, un jau zinām, ka arī viņš spēlēs puzles spēli. Un tā ir Gunta Šķēle no Rīgas. Pensionāre, kurai ļoti patīk sēņot un spinningot. Un ir izvilkusi laimīgo lozi šodien studijā ierodoties 1. reizi. Ne tikai ierodāties 1. reizi, bet arī uzreiz pie puzles spēles iekārtas. Skatāmies, apsveicam un tiekamies jau pie spēles iekārtas. Mēs esam gatavi sākt puzles spēli. 12,000 eiro ir iespējamais lielākais naudas lēmums šajā autorijas spēlē. Aiziet, Gunta, jebkurš lauciņš ir jūsējais, veriet vaļā, skatāmies, kādas naudas lēmas tur tad arī slēpjas. Un sākam mēs ar 300 eiro. Ingrīda, lūdzu, pirmais gājiens.
Jā, zaļais lauciņš ir un 900 jau pēc pirmā gājiena. Jā, mums šobrīd 300 eiro. Nu, mēģināsim trāpīt. Nu, es novēlētu uz tā sarkanā lauciņa. Bet zaļie, protams, ir vērtīgi. Bet arī rozā galīgi nav nevainas. 1050 eiro šobrīd ir rezultāts mūsu pusē. Tīri matemātiski pēc otrā gājiena, Ingrīda, lai arī kādu summu jūs atvērsiet, jūs būsiet vadībā. Plus 600 dzeltenais, 1500 pēc 2 gājieniem. Mūsu pusē 1050 eiro. Trešais noslēdzošais gājiens, Gunta. Nu, 3000 eiro, kā jau Armats minēja, arī tur slēpjas. Ļoti labi, mēs atverām zaļo lauciņu, 900 eiro. Un šobrīd mums ir 1950 eiro. Trešais noslēdzošais plus 4. Cik jums? Cik jums? Un cik jums? Mēs jau nosaucām, cik jums? 1950. Mums arī 1950. Un tas ir noticis. Pirmo reizi šajā spēlē ir draudzīgs neizšķirts, dārgās dāmas. Es teiktu, nav otrās vietas, ir 2 pirmās vietas. Vienīgais, gan uz finālu mēs nejautāsim nevienam no jums, dosieties vai ne. Tādas iespējas nav. Šī fināla vieta paliks kādu no kolēģiem, kura numuriņš netiks izlozēts nākamajā atlases spēlē, un kurš nespēlēs arī auditorijas spēli. Ingrīda, paldies par spēli! Paldies par spēli, Gunta! Varat doties pie savām komandām, un līdz ar šo draudzīgo uzvaru katras komandas bankā ir ieskaitīti 300 eiro, bet ar lielāko prieku no Ligits uzzināsim, cik tad katra komanda ir iekrājusi līdz šim savās bankās. Jā, paldies, Armand. Tūdaļ arī ieskats komandu bankās, bet vēl pirms tam atgādina to, ka katra komanda šo raidījumu uzsāk ar 300 eiro un komandu banku sadalīs tie dalībnieki, kur nepiedalīsies nevienā autorijas spēlē. Bet nu tagad gan pievēršamies ekrānam, un kā mēs redzam, tātad 600 eiro ir lilā komandai, 700 eiro dzeltenai komandai, 800 eiro zaļajai un līdero šobrīd ar 1000 eiro sarkanā komanda. Apsveicam, bet jūs jau zināt, tas nebūtu vēl nav viss, jo šīs summas vēl noteikti mainīsies. Bet tagad gan laiks noskaidrot, ar kuriem 4 mēs tiksimies jau nākamnedēļ. Izlozēsim laimīgos kvīšu komplektus. Katru komandu iedrošinām, ticiet mums, pēc nākamās atlases un auditorijas spēles jūsu komandu bankas vēl tikai un vienīgi tiks papildinātas. Bet, Ligit, aicinu to man pievienoties un sākam izlozi, lai noskaidrotu 4 dalībniekus, kuri ir iesūtījuši kaut vai vienu nepieciešamo biļešu komplektu un ieradīsies pie mums studijā tieši pēc 1 nedēļas. Paldies katram un ikvienam. Šajā nedēļā esam saņēmuši 13325 iesūtītos biļešu komplektus, sūtītus pa pastu, komplektētus īloto, vai jūs paši esat atnesuši uz kādu no tirdzniecības vietām un iemetuši komplektu kastītē. Un tā. Un tā tad sāksim ar šo te dalībnieku, kurš būs pie mums jaunadēļ un brauks no Limbažu novada. Inta Miķelsone. Apsveicam, Inta! Jā, turpinām izlozi. Atgādināsim arī to, ka, ja jūs gadījumā netiekat konkrētajā datumā, tad aicinām jūs savus komplektus sūtīt uz to izlozi, uz kuru jūs pats arī varēsiet tikt klātienē. Un nākamnedēļ mēs gaidīsim Juri Butānu. Un atgādinu arī to, ka komplektu komplektēšanai, lai jūs varētu iesūtīt nepieciešamo biļešu komplektu, protams, ka ir jāiegādājas gan superbingo kvīts, gan arī kāda momenta loterē, bet tērējam tikai un vienīgi brīvi pieejamus līdzekļus, jo arī šī ir izklaide, kas negarantē ienākumus. Tā, Jāna Makārava no Garkalnes. Apsveicam un tiekamies pēc nedēļas. Jā, un komplektēt un iesūtīt jūs varat 12 dažāda veida komplektus, un to jūs noteikti arī redzat grafikā. Bet, kā jau mēs sakām, jebkurā sev ērtā laikā varat iepazīties arī ar visu informāciju mūsu mājaslapā www.latloto.lv. Un gaidām pēc nedēļas mēs Hariju Mārtinsonu no Rīgas. Līdz ar to šī izlozes kārta ir noslēgusies. Ja nenosaucām jūsu vārdu uzvārdu nepārdzīvojiet, pēc reklāmas pauzes mēs lozēsim vēl 4 dalībniekus. Jā.
Labrīt, nesiet sveicināti raidījumā Superbingo. Mēs atgriežamies ar labiem darbiem, jo, kā zināms, Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Un tieši pateicoties jums, mīļie spēlētāji, kuri ir iemīļojuši sporta loteriju un kā arī piedalās izlozē Sporto visi, katru nedēļu mums ir iespēja atbalstīt kādu no Latvijas skolām ar 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai, kuras piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visi klase. Jā, un tūdēļ pat mēs arī paziņojam to, ka sporta loterijas papildspēles ietvaros šajā nedēļā pie 500 eiro tiek 3 spēlētāji. Un 500 eiro laimē Gunta Graznova, Elvijas Melders un Līga Avota Kraukle. Savukārt joprojām jebkurš punkts, pilnīgi jebkurš punkts, kur jūs atzīmējat Latvijas kartē savā Sporto visi biļetē, var kļūt veiksmīgs. Ne tikai jums, bet arī jums tuvāk esošajai skolai projekta Sporto visa klase dalībniecei. Šoreiz Sporto visi lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Brocēnos. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Druvas vidusskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Bet šobrīd mēs turpināsim ar 100-gades loteriju, kurai arī ir sabiedriskais labuma mērķis. Proti, katra mācību gada beigās spožākie vidējo mācību iestāžu absolventi katrs saņems stipendiju, 100-gades stipendiju 750 eiro apmērā. Tieši tā, un tūdēļ pat mēs arī paziņosim jau nākamos 2 100-gades loterijas papildspēles dalībniekus, ar kuriem tiksimies šeit Superbingo studijā jau pēc nedēļas 5. aprīlī. Jaunadēļ uz 100-gades izlozi gaidīsim Ingu Rēdlihu un Intu Ļubļinski. Un tagad uzmanību izlozētajiem spēlētājiem. Aicinām jūs zvanīt pa tālruņa numuru 67 227 681 un izlozēm piereģistrēties laicīgi. Bet tagad gan ņemiet rokās atkal savus kvītis, pildspēles zīmuļus, jo mēs turpinām ar lototronu un izlozēsim nākamās lototrona bumbiņas. Un turpinām izlozi ar 3. kārtu no 21. līdz 30. bumbiņai. 62. Es mazliet nepabeidzu teikumu 2. kārtas beigās saistībā ar eiro jackpot izlozi un laimestu Zviedrijā. 6. Tad, nu lūk, pirms 2 dienām kādam spēlētājam Zviedrijā izdevās atminēt skaidru kombināciju un laimēt 15. 115 miljonus eiro. Un kā Zviedru valsts 4. loterijas Svenska Špīla komunikācijas vadītāja teica, ka patiesībā viņi šo laimīgo spēlētāju var nosaukt par 75. miljardieri Zviedrijā, jo pārēķinot eiro uz zviedru kronām, laimests ir 67. aptuveni 1,2 miljārdi zviedru kronas. Nu, iespaidīgi piekritīsiet, vai ne? Lūk, un 34. pats labākais, ka Latvijas Loto katram no mums arī dod šādu iespēju 58. piedaloties eiro jackpot loterijā, piedaloties arī Viking Loto Ziemeļa Eiropas skaita loterijā. 53. Kļūt par miljonāriem. Lūk tā, par miljonāriem jau 3 reizes 18. Latvijā ir kļuvuši mūsu momentu loterijas miljonu spēlētāji. Tātad 3. kārta ir noslēgusies pie mums, un vienam līderim ir 16 atminēti skaitļi. Bilance komandu bankās ir šāda, un tagad no 4 izlozētajiem spēlētājiem būs atkarīgs, kā šī bilance komandu bankās palielināsies. Sākam noslēdzošo atlasi. Jā, un tie atbildīgie par komandu bankas bilanci būs dalībnieki ar kārtas numuru 1. Aizvadītajā nedēļā uz šīs nedēļas raidījumu mēs izlozējām Veronikas Jekīvovas iesūtīto biļešu komplektu, bet šajā rītā viņu pārstāv meita Liena Hilla. Jā, un Lienai patīk palīdzēt mammai dārzā. Viņas hobijs arī ir audzēt ziedus. Tātad pirmā izvēle no 4 žetoniem un 400 eiro. Apsveicam māmu Veroniku, un jūsu komandas bankā tiek ieskaitīti 200 eiro. To ņemat līdzi, un tagad jau turpinām izlozi un sagaidām nākamo spēlētāju. Un tas ir Egīls Vītols no Rīgas. Egīlam ļoti patīk ceļot, un viņš labprāt aizbrauktu ar mīļoto uz Maldīvu salām. Superbingo studijā pirmo reizi.
Viss sakrīt. Mums ir bingo spēles otrais dalībnieks. Jūs varat doties gatavoties, un tagad skatīsimies, ko izvēlēsies nākamais dalībnieks. Vai kļūs pār bingo spēles pirmo dalībnieku, vai laimēs 300 eiro. Un nākamais dalībnieks ir Mārtiņš Dzērve no Talsiem. Kā raksta pats Mārtiņš, tad viņš ir jaunietis no Talsu pilsētas un būtu labi laimēt mikroviļņu krāsni. Vai sanāks un viss tikt pie bingo spēles? Nu, sanāca un viss. Bingo spēles pirmais dalībnieks arī mums ir noskaidrots, un nav nekāds noslēpums, ka noslēdzošais atlases spēles pārstāvis, spēlētājs, dalībnieks laimēs 300 eiro. Un tas ir Aigars Melngalvis no Cēsīm. Aigars saka, ka viņam hobiju īsti nav, bet ir mājas, darbs un bērni. Lai notiek 300 eiro par jūsu vaļasprieku, šajā rītā ir laimēta komandas bankā 100 eiro. Un tagad tas nākamais jautājums, ko noteikti daudzi gaida, kad beidzot pienāks tas raidījums, kad abi spēlētāji laimēs 15 000 bingo spēlē. Varbūt šodien. Vismaz mēs esam apņēmības pilni pacīnīties par iespēju atvērt divas durtiņas ar bingo simboliem. Aiziet. Sākam ar 500 eiro. Tas ir tikai pirmais gājiens. Jā, no Egīla labā ziņa ir tāda, ka joprojām tev ir iespēja trāpīt uz 2 bingo. Nu, mēģinām pirmo. Oi. 500 eiro. Puzles spēlē bija neizšķirts, šajā spēlē arī dzen var būt neizšķirts. Būs tā vai nē? Būs atkarīgs no otrā gājiena, Martiņ. Plus 850, 1350 eiro. Jā, Egīla, kāds būs tavs atbildes gājiens? Vai tev būs pirmā vai otrā vieta? Redzēsim. Mēģinām. Un mēs atveram bingo. Tas nozīmē, ka Egīlam šī spēle vēl nav noslēgusies. Un 500 eiro šajā rītā pārtop par apaļiem 1000 eiro. Un tas nozīmē, ka Egīla, paldies par spēli, otrā vieta. Gaidīsim ciemos citreiz. Tagad aicināšu doties pie savas komandas. Komanda Gavilē, jo komandas bankā ieripo apaļi 300 eiro. Ja es tikšu finālā, man vēl filmēs, jā? Obligāti filmē. Tad es finālā. Apsveicu. Visi skatāmies, kā Mārtiņam beigsies finālā. Tiekamies, var doties pie savas komandas. Komandas bankā plus... Cik? 2000. 400 eiro. Sirsnīgi sveicam vēlreiz bingo spēles dalībniekus, bet tagad gan atkal pienācis laiks noskaidrot vēl 4 dalībniekus, ar kuriem tiksimies jau pēc nedēļas šeit Super Bingo studijā. Un atgādinām, ka jūs varat iesūtīt 12 dažāda veida komplektus, un tad jau kādu dienu varbūt izskanēs arī jūsu vārds un uzvārds. Un sāksim ar pirmo veiksminieku šajā piegājienā. Tā, šis te komplekts. Un mēs gaidīsim pēc nedēļas Vili Grišuli. Apsveicam Vili! Un, protams, arī komplekts jūs varat sūtīt 1, 2, 5 vai pēc savas rocības. Bet lūdzu, ņemam vērā, ka komplektēšanā vēlreiz atgādinam, izmantot tikai brīvpieejamos līdzekļus. Toms Jansons no Valmieras būs pie mums ciemos. Apsveicam! Un, ja jau mēs sākām, tad es noteikti vēl atgādināšu to, ko mēs diezgan sen neesam teikuši. Laikam jau arī mūsu dalībnieki ir labojušies, bet rakstām ar drukātiem burtiem, lai mēs varam viegli salasīt. Tieši tā kā to ir izdarījusi Ingūns Gelzis no Kuldīgas. Tā tad vēl viens nākamās nedēļas auditorijas spēlētājs, bet ar to šī izloze vēl nebeigsies. Mēs izlozēsim tūdaļ pat vēl 2 komplektu īpašniekus. Un jaunadēļ pie mums viesosies Aleksandrs Smirnovs. Apsveicam! Jā, un kā jau Armands minēja, tad svinot Super Bingo 23. dzimšanas dienu, mēs pēdējo reizi izlozēsim vēl 2 dalībniekus, kur katrs saņems 750 eiro. Un viens no šiem 2 veiksminiekiem būs tā, šis. 750 eiro saņem Artis Griķis no Madonas.
Un vēl daudz laimes Super Bingo dzimšanas dienā un dāvaniņu sveicienu laimastu jums 750 eiro apmērā saņem Irēna Uzule. Sirsnīgi apsveicam visus veiksminiekus, un tagad mēs turpināsim atkal ar lototronu un nākamajām lototronu bumbiņām. Lai jums veicas arī tur! Klāt ir noslēdzošā kārta. Robežu bumbiņa 41. 47. Uzkrājums 212 000 eiro. Pie mums skaitļu loterijā Super Bingo. Wow! 37. Dāmas un kungi, noslēdzošās kārtas sākumā mums jau ir atminēti 18 skaitļi. Vienam dalībniekam līdz robežu bumbiņai vēl 8 bumbiņas. 14. Skaitlis 14, joprojām 18 skaitļi vienam dalībniekam ir precīzi atminēti. Upā! 2. Pie izlozētā skaitļa 2 krīt arī pirmais rāmis, un laimestu par pirmo rāmi saņem viens spēlētājs, bet ļoti labi dodamies uz priekšu un skatāmies, kurā brīdī vajadzētu būt atminētam arī 10. 19. skaitlim. Pagaidām tas nenotiek, joprojām līderis ar 18 atminētiem skaitļiem. Nākamā bumbiņa un nākamais skaitlis uz tās 26. Teorētiski laiks vēl ir 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Gaidām nākamo skaitli. Protams, ka kārtējo reizi sāk būt interesanti zināt. 57. Kādi 2 skaitļi pietrūks līdz 20 Super Bingo laimesta skaitļiem? 60. Bet ar šī izloze ir interesanta, ka nav prognozējama. Jā. 32. Un tagad 40. bumbiņa pateiks mums to, vai būs cīņa par Super Bingo, vai pārējām pie izlozes par 70. Tieši tā, pārējiem pie izlozes par bingo. Jo nāk ar 41. robežu bumbiņa. 68. Jau 8 dalībniekiem ir 18 atminēti skaitļi, bet jauna daļa visu turpinām vērtīgāk ar 214 000 uzkrājumā. 66. Tiesa gan robežu bumbiņa būs 40, bet joprojām šis teorētiskais un praktiskais 38. veiksmes faktors pastāvēs laimēt Super Bingo un laimēt arī savu sapņu māju nākamās nedēļas izlozē. 48. Toties ir viens dalībnieks atminējis jau 19. skaitli, ir soli tuvāk laimestam par bingo. 29. Bet pie 45. izlozētās bumbiņas, kā vienmēr, mēs apsveicam spēlētājus, kuri laimē laimestu par centru. Tie ir 1315, bet laimestu par rāmi laimē 14 dalībnieki. Vistuvāk laimestam par bingo 4 dalībnieki, jau 3. 7 dalībnieki, skaitlis 3 tiek izlozēts. Nepieciešams viens bingo skaitlis. 12. Skaitlis 12. Mums ir 12 pretendenti uz bingo šobrīd. 61. Jau mums ir 16 pretendenti uz laimestu par bingo. Interesanta bingo laimesta kombinācija. 64. Nē, 50 bumbiņas ir izlozētas, 30 pretendenti uz bingo. Cik būs? Viens vai vairāki? 63. 51. bumbiņa ir izlozēta, 43 līderi ar 19 skaitļiem. 8. Lieliska svētku izlozes noslēgums laimus par bingo. Pēdējā marta izlozē saņems 3 spēlētāji. Apsveicam! Labrīt, mēs atgriežamies Super Bingo studijā un, ko ar mani paziņosim, pēdējo reizi mūsu papildspēles Super Bingo zvaigžņu auto rezultāts. Tieši tā, un jau pēc vienas nedēļas autosalonā tiksies 14 finālisti, un viens no tiem laimēs kļūs par zvaigžņu auto Mercedes-Benz GLC kupē laimīgo īpašnieku. Un noslēdzošajai zvaigžņu auto papildspēles izlozēji tika pieregistrētas 4062 kvītis. 1000 eiro laimē Gatis Žagars, bet pēdējo vietu fināla izlozē iegūst Biruta Rohta. Un tūdai pat arī paziņosim mūsu papildspēles Super Bingo dzimšanas diena rezultātus pēdējo reizi. Šoreiz televizoru izlozēji reģistrēto kvīšu skaits ir 1430, un to laimē Agnese Sokolovska. Savukārt telefona izlozēji reģistrētas 2721 kvīts, un to laimē Aija Vorpa.
Bet tagad, dāmas un kungi, kā jau solījām, raidījuma sākumā esam gatavi paziņot par jauno papildspēli. Un šī papildspēle noteikti būs ļoti jaudīga, jo tās nosaukums ir Super Bingo dinamiskie Audi. Pagad, tu tagad visu papildspēli nosauc, un vai es saklausīju, ka tu dinamiskie Audi, tas ir daudzskaitlī teici? Jā, Armand, tas ir daudzskaitlī, jo mūsu spēlētājiem būs iespēja laimēt 4 automašīnas Audi A5. Un šai papildspēlē būs 4 posmi. Katrs posms ilgs 8 nedēļas. Un, attiecīgi, katru nedēļu mēs izlozēsim 2 kvītis, kur viens saņems naudas laimestu 750 eiro, bet otrs iegūs tiesības piedalīties tuvākajā fināla izlozē, kur varēs laimēt 1 Audi. A5. Turklāt tātad 4 fināla izlozes, pirmā no tām 31. maijā, nākamā 26. jūlijā, pēc tam 20. septembrī un noslēdzošā attiecīgi 15. novembrī. Un katrā no 4 fināla izlozēm piedalīsies tātad 8 finālisti. 7 veiksminieki laimēs 1000 eiro, bet viens superveiksminieks tiks pie jaudīgā Audi A5. Jā, un labās ziņas, ka savu dalību šai papildspēlē jūs varat reģistrēt jau tagad. Un pirmā izloze norisināsies pēc nedēļas 5. aprīlī. Un atgādinu, ka pilnu šīs papildspēles noteikumus jūs varat izlasīt Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv, bet Armand, tu dodies jau ieņemt savu vietu, jo tagad, kā jau jūs zināt, lielais fināls. Turat īkšķis par savu favorītu. Labā ziņa ir tāda, ka 3 dalībnieki, nezinām no kuras komandas, bet kuru kārtas numuru šajā rītā netika izlozēti, tiks finālā. Un vēl viena laba ziņa, ka viņi tiks filmēti kopā ar Mārtiņu jau lielajā finālā. Tā kā aiziet! Un vēl viena laba ziņa, ka viņi arī varēs iegādāties mikroviņu krāsu. Labi, joki te joki, bet mēs turpinām. Un finālistu pulkam pievienosies. Lielā komanda var sākt jau priecāties, un mēs sagaidām dalībnieku ar kārtas numuru 4. Maruta Upmale no Rīgas. Maruta ir pensionāre, kura risina krustvārdu mīklas, kā arī interesējas par Latvijas sportistu panākumiem. Viņai patīk gan hokejs, gan basketbols, gan arī visi ziemas sporta veidi. Studijā bija pirms 15 gadiem. Nu, noteikti tāds pozitīvs satraukums ir katrai komandai un arī neizlozētajiem dalībniekiem. Nu ko, nākamā izloze. Aiziet. Tūdēļ pat arī noskaidrosim, kura būs veiksmīgā komanda šajā piegājienā. Un tā ir lielā komanda. Šodien zvaigznes kopā ar jums. Un mēs aicinām dalībnieku ar kārtas numuru 3. Edgars Trencis no Saulkrastiem. Edgars brīvo laiku labprāt pavada pie dabas. Super Bingo spēlē pāris reizes mēnesī, skatās diezgan regulāri. Līdz šim studijā nav bijis. Tātad pirmo reizi. Un tās mirklis ir klāt, kad mēs noskaidrojam, no kuras komandas būs 4. finālists. Un noslēdzošais finālists šajā rītā būs no komandas, kuriem krāsa ir sarkana. Un tas ir dalībnieks ar kārtas skaitli 4. Oļģerts Guļko no Ropažu novada. Kā saka Oļģerts, tad viņš ir brīvmākslinieks. Viņa hobijs spēlēt un skatīties Super Bingo. Super Bingo spēlē katru nedēļu, skatās katru nedēļu. Un kā saka, tad Super Bingo studijā šomēnes pirmo reizi. Bet šobrīd aicināšu Ligitu mums paziņot, cik ir iekrājusi katra komanda savā komandas bankā un starp cik komandas dalībniekiem šis naudas laimes tiks sadalīts. Jā, paldies, Armand. Esmu gatava paziņot šī raidījuma rezultātus. Un sāksimies ar lielā komandu 800 eiro un viens dalībnieks saņem 800 eiro. Dzeltenā komanda. Jūsu komandas bankā nopelnīti 1000 eiro. Tos savā starpā sadala 3 dalībnieki, katram 333 eiro. Sarkanā komanda šīs dienas līderi. 1400 eiro jūsu komandas bankā, ko savā starpā sadala 2 dalībnieki, katram 700 eiro. Apsveicam. Nu, un zaļā komanda. 900 eiro ir jūsu komandas bankā, to dalāt 3 daļās, katram dalībniekam 300 eiro. Apsveicam. Lūk, tādi ir šīs dienas rezultāti, bet tagad priekšā lielais fināls. Skatīsimies, kā veiksies finālistiem un ar kuru tiksimies šeit pie lielā laimesrata.
Protams, ka katrs raidījums svētdienas rītos kanālā TV3 mums un jums ir īpašs, bet šis raidījums ir īpašs ar to, ka jūsu priekšā stāv 4 noslēdzošie finālisti mūsu dzimšanas dienas mēnesī. Es domāju, ka finālam ir jābūt jo īpašam katram no jums, ņemot vērā, ka jūs īstenībā šodien nenokā neatteicāties vismaz 3 dalībnieki. Tikai un vienīgi kaut ko laimēsiet. Mārtiņam gan būs nedaudz riska piegarša šajā te finālā. Tātad, līdz brīdim, kamēr Mārtiņi jūs neizvēlēsieties naudas laimestu, jums būs visu laiku pirmā roka. Sākam finālu no pirmā līmeņa, 1 no 4 lilā žetoniem. Kuru izvēlaties? Tiekat uz fināla otro kārtu. 500 joprojām ir starp 3 žetoniem. Māruta, jūsu izvēle? Un jūs laimējat 500. Daudz laimes mūsu dzimšanas dienā. Brauciet vēl ciemos. Paldies, mīļš. Tā, kungi, izpūšam gaisu. Tagad Edgar, vienalga kuru, un Oļgar. Jums vispār visvienkāršākais fināls, jo no jums vispār nekas nebūs atkarīgs. Es domāju, visgrūtāk. Nē, visvienkāršākais. Mārtiņ, šobrīd atkal pirmā roka jums no 3 000 eiro šajā rītā. Apsveicu. Brauciet vēl ciemos. Sveiciens visiem talsiniekiem. Atkal. Edgar mierīgi vienalga kurš. Un tagad jau sāk sirds sistēs mazliet straujāk. Oļģēt, paņemiet ceļu zīmi uz finālu noslēdzošo kārtu. Edgar, vai nu tiks laimēti 2500, vai būs iespēja griezt lielo laimes ratu? Gluži tāda pati varbūtība ir Oļģertam, bet tas būs atkarīgs no tevis. 2500 šajā rītā. Apsveicu arī tevi. Daudz laimes mūsu jubilejā. Sveiciens ar iegūto naudas laimestu. Un Oļģerts Guļko šajā rītā. Kā pats saka, beidzot ir nokļuvis pie lielā laimes ratu. Un Oļģert, ir kāda veiksmes formula, recepte, noslēpums, kā var tikt uz studiju un jo īpaši iegriezt lielo laimes ratu? Jābūt ticībai, spēlēt bieži un cerēt. Bet spēlēt bieži, bet prātīgi. Prātīgi, jā. Dodamies griezt lielo laimes ratu. Šīs dienas, es teiktu, viens no lielākajiem veiksminiekiem ir Oļģerts Guļko no Ropažu novada. Griežam iekšā lielo laimes ratu. Un tā tad Oļģerts Guļko, diediņās. Oļģert, jūs saprotat, ka kamēr griež lielais laimes rats, man kaut kas ir jāstāsta. Jūs esat iegriezis tik spēcīgi, ka es domāju, turpmākās 2 minūtes visu laiku kaut kas būs jāstāsta. Varbūt jūs pastāstiet, kas jauns Ropažu novadā? Viss ir, viss jauns. Veca nekā nav. Viss notiek? Viss notiek. Kur vislabāk var aizbraukt garšīgi paēst uz Ropažiem? Uz kafejnīcu, zaķumojuši. Garšīgi ir, ja? Jā. Skaidrs, labi. Kā jums sokas ar matemātikas mācīšanu? Pametu to amatu. Tomēr, jā, bet skolēni noteikti skatās, vai ne? Jā. Labi. Tuvāk lielajam laimes ratam 3 iespējas, vai naudas rats, vai autorats, vai pārsteiguma sektors. Un šajā te rītā, noslēdzošajā mūsu svinību raidījumā, jā, būs nauda. Lielais laimes rats ir apstājies uz naudas rata. Esat gatavs? Jā. Aiziet. Griežam iekšā naudas laimestu šajā te mūsu 29. mārta ieraksta raidījumā un 30. mārta ētera raidījumā, ka es esmu pārliecināts daudzi no jums mājās pie TV ekrāniem brokasto, atpūšās un jūt līdzi katram un ikvienam mūsu auditorijas spēļu dalībniekam katru svētdienu kanālā TV3. Un patiesībā tas būtu varbūt pat tāds mudinājums vai pat iedrošinājums, bet vēlreiz ar prātu un prātīgi izmēģināt veiksmi, iegādāties kādu superbingo kvīti, atsūtīt nepieciešamo biļešu komplektu un izmēģināt šo te veiksmi un prieka sajūtu, kādu superbingo studijā valda. Nu jau 23 gadu garumā katru svētdienas rītu. Bet šobrīd lielais naudas rats stājas uz viena no daudzajiem 54 naudas laimestiem. Un šajā rītā Oļģerta naudas laimes ir... Pārlecā, Oļģert! 4 nulles un tie ir 10 000 eiro. No sirds jūs apsveicu. Mēs turpināsim jau ar 1. aprīļa raidījumu pēc 1 nedēļas, un mums ir nepieciešami dalībnieki. Varbūt par tiem un to kļūsiet arī jūs. Ligita nosauks tevi izlases cipars.
Jā, ar man tieši tā. Tūdēļ pat arī noskaidrosim nākamās nedēļas TV izlozes ciparu kombinācijas. Un pirmā ir 9200. Mēs turpinām izlozi, noskaidrosim nākamo ciparu kombināciju. Un tā savukārt ir 8724. Arī tas vēl nav viss, un mēs turpinām izlozi, lai noskaidrotu nu jau trešo ciparu kombināciju šajā rītā. 6963. Ja līdz šim jums nav paveicies, tad iespējams, ka nākamā ciparu kombinācija būs jums veiksmīgā. Un tā ir 7559. Šajā rītā tas arī viss. Un, ja jūsu kvītī vai kvītīs ir mans nosauktie TV izlozes cipari tieši tādā pat secībā, tad tūdēļ pat arī zvaniet pirksto tālruņa numuru 6722 4906 un reģistrējieties. Un kā ierasts, ja jums ir sakratuši TV izlozes cipari, bet nav izdevies sazvanīt Latvijas Loto, lai pieregistrētos nākamās nedēļas auditorijas spēlēm, apsveicam, jūs katrs esat laimējis 100 eiro. Bet tagad ķeramies klāt lielāko veiksminieku sveikšanai. Lieliski iesākām auditorijas spēles ar neonu spēli. Sandra Kļāviņa, kuru veiksmīgi studijā pārstāvēja dēls Emīls Sensons, laimēja 6000 eiro. Un beidzot pie sava lielā sapņa mērķa superbingo momentu šajā rītā nonāca Oļģerts Guļko, kurš uz lielā laimes rata, uz naudas rata uzgrieza 10 000 eiro lielu naudas laimestu. Bet pie kādiem laimestiem ir tikuši visi mūsu šīs dienas 24 auditorijas spēļu dalībnieki, to aicinu jūs apskatīt laimestu grafikā. Jā, un tieši tāpat arī grafikā jūs redzēsiet šodienas visu laimestu kopsumu. Kārtējo reizi sakām mīļu paldies, ka bijāt šodien arī kopā ar mums šajā svētdienas superbingo rītā un būsiet arī jaunedēļ, kad lielais superbingo uzkrājums būs jau 214 000 eiro un izspēlēsim tos līdz 40. robežu bumbiņai. Tieši tā, un ja tiks laimēts uzkrājums un laimīgajā kvītī būs arī atzīme par dalību papildspēlē Jokers un Jokers 7, tad papildus tiks laimēta arī sapņu māja, ko uz laimētājas zemes uzcels uzņēmums Somu māja. Es ļoti ceru, ka jūs kopā ar mums priecājaties par lielisko ziņu, par jaudīgo papildspēli, kur pasludinājām šodien, un izloze notiks pirmā izloze jau nākamajā nedēļā, proti superbingo dinamiskie Audi, kur izcināsies 4 posmos, un katrā posmā finālā kāds no jums iegūs iespēju laimēt Audi A5. Jā, un katru nedēļu mēs izlozēsim 2 kvītis, no kurām attiecīgi pirmās kvīts īpašnieks saņems 750 eiro, bet otrās kvīts īpašnieks iegūs tiesības piedalīties tuvākajā fināla izlozē, kur tad arī varēs pretendēt uz vienu Audi A5 automašīnu. Kā jau minēju, 4 fināla izlozes, kurās piedalīsies 8 finālisti, viens tiek pie automašīnas, pārējie iegūs 1000 eiro lielu naudas laimes. Jā, bet tās nav visas labās ziņas. Mums joprojām ir labas ziņas, jo loterijas jūs varēsiet turpmāk superbingo iegādāties, ne tikai superbingo, arī visas pārējās Latvijas Loto piedāvātās loterijas iegādāties vēl jaunos veikalos. Un tie ir veikali Aibe, Zirņos, Zirņu veikala ēkā, tāpat arī Jaunu Lutriņos Upes ielā 2A un Snēpelēs Bitītēs. Un vēl viens veikals, starp citu, kur arī turpmāk varēs iegādāties loterijas biļetes, tas atrodas Madonā, veikalā Papīrs, Poruka ielā 2. Jāsaka, laikam, diemžēl, bet superbingo dzimšanas dienas mēnesis ar šo raidījumu noslēdzas. Bet tas nekas, mēs sagaidīsim jau nākamo dzimšanas dienu un kopā ar jums būsim katru svētdienas rītu. Bet tagad es aicināšu visus klātesošos vēl vienu reizi superbingo studijā pacienāties ar mūsu sarūpētajām dzimšanas dienas kūkām. Liels paldies Eņģeļu kūkām un daudz laimes jums mūsu jubilejā. Turpināsim būt kopā katru svētdienas rītu arī šajā, nākamajā un arī aiznākamajā gadā. Jā, droši cienējieties ar kūkām, bet mēs vēl tiekamies, protams, pēc nedēļas, kad noskaidrosim pašu galveno. Kurš mājup dosies ar zvaigžņu auto Mercedes-Benz GLC kupē? Paldies! Daudz laimes jums dzimšanas dienā un vienu kūciņu par manu bračiņu Raiti arī vakardienas dzimšanas dienā. Daudz laimes!